Daļai sveiki visiem! Mēs turpinām mācīties ķiniešu valodu, izmantojot mūsu grāmatu Panda Chinese. Un šodien mums ir 4. nodarbība. Tūlīt es jums nošērošu ekrānu, un tad mēs sāksim jau mācīties. Šeit ir 第二单元, jau 2. nodaļa, 数字 cipari. 第一课, 1. nodarbība, 你的电话号码是多少? Kāds ir tavs telefona numurs? Skatāmies vārdiņus. 我的, mans, 你的, tavs, tā, viņš, viņa. Ķiniešu valodā viss izklausās vienādi, un mēs tikai no konteksta varam saprast, vai iet runa par vīrieti vai par sievieti. Tāda, tā ir viņas, viņa, ja ir kaut kāda piederība. 电话号码, telefona numurs. 电话 telefons, 号码 numurs. Ja mēs skatāmies pēc hieroglifiem, tad dien ir elektrība, hua vārdi, elektriskie vārdi, tas ir telefons, 号码 numurs. Došau ir cik, bet došau izmanto, kad grib pajautāt par, piemēram, telefona numuru, mājas numuru. Ja atbildē ir cipari, tad bieži vien izmanto nevis jautājumu kāds, bet cik, jo atbildē ir cipari. Un došau pats par sevi, ja mēs paņemsim do atsevišķi, do ir daudz un šau ir maz. Un došau mēs nezinām daudz vai maz, cik. Un 对不起, piedod, 对不起, un 知道, zināt, 知道. Ja tu gribi pateikt, es atvainojos, es nezinu, 对不起, 我不知道. 对不起, 我不知道. Vēlreiz atkārtosim vārdiņus. 我的, 你的, 他, 他的, 电话号码多少? 对不起, 知道. Un šeit skatāmies ciparus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un šeit ar ķiniešu cipariem ir tāda lieta, ka visus ciparus no 1 līdz 10 tad var parādīt uz vienas rokas. Tad I, ar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un mums ir tekstīns, 老师 un Madin runā. Madin, 你的电话号码是多少? Mārtiņš, kāds ir tavs telefona numurs? Un ķiniešu valodā būs jautājums, 你的, tavs, 电话号码, telefona numurs ir kāds? 我的电话号码是2978432. Mans telefona numurs ir sekojošs. 他的电话号码是多少? Viņas telefona numurs ir kāds? Vai kāds ir viņas telefona numurs? 对不起, 我不知道. Atvainojiet, es nezinu. 老师, 您的电话号码是多少? Skolotājs, un jūsu telefona numurs ir kāds? 我的电话号码是2978722. Mans telefona numurs ir sekojošs. Šeit es gribu pateikt vēl, ka vieninieks, ja parādās numuros, vieninieks viņu arī bieži izrunā kā I vai jau. Tad, piemēram, ja ir numurs 112, varbūt kā IIR, bet grūti izrunāt, tāpēc ķinieši bieži saka jau ar. Tad, ja dzirdēsiet, kā numuros viens ir kā jau, tas ir ok, tā var būt. Vēlreiz izlasīšu no paša sākuma. 马丁，你的电话号码是多少？我的电话号码是2978432。他的电话号码是多少？对不起，我不知道。老师，您的电话号码是多少？我的电话号码是2978722。
Un šeit gramatika. Mums ir daži vārdi, to ir ļoti maz, kuriem mainās intonācija sakarā ar to, kur šīs te hieroglifs strādā un kā viņi strādā, kur viņi stāv. Tad, piemēram, I1, pirmais tons. Bet, kad viņš tiek lietots pastāvīgi vai apzīmē numuru, to izrunā kā I, pirmais tons. I, piemēram, I, R, sen vai D, I. Ja aiz I ir vārds vai zilbe ar pirmo, otro vai trešo toni, to izrunā kā I, jo vieglāk. Ja, piemēram, ir I, ļoti grūti to visu kopā izrunāt, tāpēc mums ir I uz leju. Piemēram, I zhi, I hang, I qi. Ja aiz I ir vārds ar ceturto toni, tad vieglāk būs pacelties uz augšu, lai pēc tam nokristu. Un būs I uz augšu. I, piemēram, I ge, I dui, I chuan. Šeit būs neliels dzējolis, kur arī I mainas toņi. Viņš arī saucās Idzši, tad dzējolis par hieroglifu 1. Tad Qing dinastijā autors ir Chen Hang, un šeit jūs varat patrenēties lasīt. I fan, I jiang, I yu zhou, I ge, yu wen, I diao gou, I fu, I yang, 一长啸，一江明月，一长久。Es atvainojos, 一江九江, šitais ir ģang, šitais ir čang, šitais ir ģang. Jā. Tad šeit jūs varat patrenēties rakstīt hieroglifus, rakstīt ciparus. Es vienmēr gribu atgādināt vienmēr visiem, kā ir jāraksta ar pareizo secību. Tad skatāmies visus hieroglifus, rakstam no augšas uz leju ar pareizo secību. Un šeit jūs varat arī paši patrenēties, uzrakstīt pareizo toni, tad skatoties uz noteikumiem tur augšā un pēc tam izmantot šeit. Šeit mēs varam patrenēties nedaudz palasīt, kā tiek izrunāti tie toņi. Pirmais ir nin hao. Tie, kuri grib, lai valodas apmācība iet uz priekšu, lai būtu ātrāks progress, jūs varat arī pierakstīt sev hieroglifus šeit klāt. Jā, tad nin hao, tas labdien ar cieņu. 再见, uz redzēšanos. 我叫李佳, 我是学生. Mani sauc Līga vai Līdza, 我是学生, es esmu studente vai skolniece. 你呢? Un tu? 你呢? 老师是中国人, skolotājs ir ķīnietis. 很高兴见到你, prieks tevi redzēt. 你是法国人吗? Vai tu esi no Francijas? 我不是西班牙人. Es neesmu no Spānijas. 朋友不曾孤单过. Draugiem nekad nav garlaicīgi. Tad šeit ir vienkārši vārdi, lai jums trenētu to fonētiku izrunu. No sākuma izlasīšu ātrāk vēl. 您好. 再见，我叫李佳，我是学生，你呢？老师是中国人，很高兴见到你。你是法国人吗？我不是西班牙人，朋友不曾孤单过。Šeit jūs varat savienot hieroglifus ar tulkojumu uz angļu valodu, tad 1, 3, 4, būt, tu, 2. Pēc tam šeit ļoti laba tāda spēle, kā trenēt ciparus. Tad no sākuma ir no 1 līdz 10, pēc tam 0, un pēc tam vienkārši tāds randoms, tad jūs varat patrenēties. Jo parasti cilvēki atcerās kā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un to secību, bet ja ir kaut kāds randoms, tad grūtāk to jau izrunāt visu kopā un tiešām jāsaprot, kā būs katrs cipars atsevišķi. Tad šeit jūs varat patrenēties arī
pierakstīt savu draugu, piemēram, vārdiņus un telefonu numurus arī ķiniešu valodā, lai patrenēties. Un šeit beigās tad varat pēc tam palasīt skaitļu simbolika, kuri cipari ķiniešiem patīk, kuri nepatīk, ir nelaimīgie skaitļi vai ne. Tad šeit jūs varat patrenēties, tad es to visu nelasīšu. Tiem, kuriem ir grāmata, jūs varat grāmatā to tā palasīt. Ja kas, tad var vienkārši stop. Ja jums nav grāmatas, tad šeit varat izlasīt. Šeit būs tas pats gan krieviski, gan angliski. Un beigās arī mums ir neliels tāds zejolis Xiang Cun Yun Huai. Tūkojums ir šeit, tāpēc es vienkārši izlasīju. Tā ir Sun dinastija. Sun, Shaojong, tas ir dzejnieka vārds. 一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花。Vēlreiz. 一去二三里，烟村四五家，亭台六七座，八九十枝花. Tad šeit ļoti skaisti, kā šeit ir cipari no 1 līdz 10 un ļoti skaistas dzējolis. Tad ar senkriešu dzējoliem ir tā, ka jo lēnāk jūs to visu izrunāsiet, jo labāk. Tad ir ļoti skaisti tas viss izklausīsies. Jā, tad pēc tam jau nākamreiz mēs jau sāksim otru nodaļu. Es ceru, ka jums bija interesanti un jūs turpināsiet mācīties ķiniešu valodu. Tad uz šodien tas ir viss. Tas 谢谢 visiem, 谢谢大家, un nākamreiz mēs tiekamies. 再见, 下次见.